Pēc nesaskaņām ar darba devēju Andrejs devās pēc padoma pie brāļa. Ko tu vari visu laiku ar saviem nodokļiem? Vienkārši šeit, tur, kur es vairāk maksāju, jau? Tā kā man tie klienti frizētavā, es saku, ejiet prasiet citiem tos čekus. Pareizi, tikai muļķis maksā tos nodokļus. Janvārī Māris saslima, bet kam tad ārstēšanās prātā, ja slimības lapu neapmaksā, turklāt deg pasūtījums? Kroniskais bronhīts pārgāja tikai jūnijā, un beidzot gribējās aizbraukt atvaļinājumā, bet Liena nevarēja, jo kurš tikmēr darbosies frizētavā? Māra darba vietā arī drošība nebija īpašā cieņā. Kad viņš salauza kāju, visus ārstēšanās izdevumus nācās apmaksāt pašam. Andrejs varbūt arī bija muļķis, bet viņam bija darbs ar sociālajām garantijām. Kad saslima, paņēma slimības lapu, vasarā aizbrauca apmaksātā atvaļinājumā, bet gada beigās vēl saņēma atpakaļ naudu par attaisnotajiem izdevumiem. Skaties nākotnē un izvēlies darbu ar sociālajām garantijām.